ko es gribu ieteikt, tas zelta padoms, kas man bija prātā, viens, ko es noteikti gribu ieteikt, ir vienalga, vai jūs zināt savu konkrēto mērķi, vai varbūt nojaušat, vai, teiksim, varbūt jūs atnākuši šeit, tāpēc, ka jums vienkārši, gribējās, ka jūs sakāt, ko darīt, bet jūs patiesībā ļoti gribat būt marketinga speciālists. Tad 12. klases vidus jau būtu tas brīdis, ka jāsāk specializēties. Ļoti daudziem latviešu valodas un ekonomikas un vēstures skolotājiem man kas nepatīks tas, ko es teikšu, bet ir pēdējais laiks tiešām iet uz tiem konkrētiem 4-5 eksāmeniem, ko jūs liksiet. Un tiešām savam lauciņam virzīties vairāk klāt. Un vēl viena lieta, ko es gribu teikt, tā kā jūs sākat jau studēt, tad socializējieties. Tas ir iesaistieties biedrībās, korporācijās vai, teiksim, pašpārvaldā būt, jo es tiešām ļoti maz biologu zinu, kur būtu gājuši darba intervijām. Tas parasti viss, lai cik nesmuk izklausītos, tas viss parasti notiek pa draugam. Jo vienkārši biologi pietiekami šādā nozarē, lai teiksim, arī gadījums, kad ar ēdenu ūdeni. Šī pasniedzēja zināja, ka viņš darbojas ar ūdens mikrobiologiem. Viņiem bija vajadzīgs mikrobiologs priekš ūdens. Tātad šādā veidā, tad viņi nerīkoja atlases, viņi vienkārši... Pēc dienā sludināja. Jā, jo it kā jau patiesībā laiks atrast, tad cilvēku, teiksim, kad būtu lielāka pieredze vai kā, kad būtu sēdējuši, piemēram, Malderī, ja tur par mikrobiologu vai kaut kā tā, bet vienkārši dibināt kontaktus ar savas nozares, varbūt pat neuzreiz tieši nozares, bet tādiem cilvēkiem, kas domā jums līdzīgi. Un socializēšanās, tas, man liekas, tas punkts, ar ko var ļoti daudz sasniegt un atrast labu vietu dzīvē. Tie būtu tie mani ieteikumi, ko es gribētu tā kā